Akciju sabiedrība Sadales tīkls informē. 1. augustā stājās spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātie akciju sabiedrības Sadales tīkls elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifi. Tas nozīmē, ka rēķinus par elektrību ar līdzsvarotu tarifu struktūru un fiksētu maksu par pieslēgumu nodrošinājumu mājsaimniecības un juridiskās personas saņems septembra sākumā. Klientiem saņemot rēķinus no tirgotāja septembrī, būs izmaiņas sadales tīkla komponentei, kas ir kopējā rēķinā iekšā, un tā galvenā izmaiņa ir tā, ka, ja klienti līdz šim norēķinājās pēc patērētām kilovatstundām, tad turpmāk maksa par sadales tīkla pakalpojumu sastāvēs no 2 daļām. Tad viena daļa būs maksa par piegādātām kilovatstundām, otra būs fiksēta maksa par pieslēgumu nodrošinājumu. Ko es gribētu uzsvērt, kad vienlaikus pie šīm struktūrālām izmaiņām lielākai daļu klientu, līdz sevišķi mājsaimniecību, aptuveni par 20% tiek samazināta piegādātās kilovatstundu cena, tādā veidā kompensējot fiksētās komponentes ieviešanu. Šeit izmaiņām gribētu uzsvērt, ka šeit ir 4 galvenie iemesli, kāpēc tika mainīta un līdzsvarota sadales tīklu pakalpojumu tarifu struktūru. Pirmkārt, ja mēs vērtējam kopumā, tad ar katru gadu pieaug klientu prasības pēc pakalpojumu kvalitātes, un viens no mērķiem ilgtermiņā skatoties ir uzlabot sadales tīkla sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Tas ir samazināt pārtraukumu ilgumu un pārtraukumu biežumu. Otrs aspekts ir ņemot vērā, ka Latvija ir diezgan zaļa zeme un piegādes nepārtrauktīgi bieži ietekmē laika apstākļi, tad mērķis ir uzlabot sadales sistēmas drošumu, tādā veidā arī samazinot gan bojājumu skaitu, gan arī atslēgumu skaitu. Trešais iemesls ir, ja mēs vērtējam, cik efektīvi klienti izmanto viņu rīcībā esošās jaudas, mūsu vērtējumā ir, kad klienti līdz šim nav pietiekami lielu uzmanību tam pievērsuši, un viņu rīcībā esošās jaudas tiek izmantotas nepietiekami efektīvi. Tātad ar fiksētās komponentes ieviešanu mūsu mērķis ir motivēt klientus izvērtēt, vai viņu rīcībā esošās jaudas tiek izmantotas efektīvi. Un 4. iemesls ir, ka ņemot vērā šo principu, kāds bija līdz 1. augustam, kad klienti norēķinājās tikai pēc patērētām kilovatstundām, aptuveni 10% klientu nepiedalījās sadales tīkla uzturēšanā vai atjaunošanā. Tas ir, patēriņš bija 0 vai tuvu 0. Līdz ar to veidojās situācija, ka tie klienti, kuri patērē elektroenerģiju, tātad viņu vietā sedz šīs sadales tīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas. Vislielākās izmaiņas, ja skatāmies no sadales tīkla struktūras viedokļa, skar mājsaimniecības, jo mājsaimniecības līdz šim norēķinājās pamatā pēc patērētajām kilovatstundām. Un no 1. augusta šī sadales tīkla tarifu struktūra tiek mainīta, tad visām mājsaimniecībām ieviešot fiksēto komponentu par pieslēgumu nodrošinājumu. Ja mēs vērtējam, kādas izmaiņas skar juridiskos klientus, tad no tādas struktūras viedokļa izmaiņas nebūs, jo juridiskiem klientiem arī līdz šim bija maksa par jaudu. Vienīgais, kas mainās juridiskiem klientiem, kad tiek pamainīta proporcija, cik liela ir šī fiksētā komponente kopējā rēķinā. Ja līdz šim fiksētā komponente, šis īpatsvars rēķinā bija aptuveni 10%, tad turpmāk šis īpatsvars būs no 40 līdz 60% atkarībā no pieslēguma. Sadarbībā ar akciju sabiedrību Sadales tīkls.